Sveicins, mīļais draugs! Kā tu šodien jūties? Kādas ir tavas emocijas? Šajā video šodien es tev vēlos vairāk pastāstīt par šo aprīļa rozā pilnmēnesi un piedāvāt unikālu un vienreizēju iespēju tieši šajās dienās. Bet par rozā pilnmēnesi šis ir jaudīgs, emocionālais, garīgais transformācijas periods, kurā mēs jūtam vairāk savas emocijas, viss saistīts ar un par emocijām. Varbūt arī jau tu šajās dienās esi saskāries ar savām emocijām, ar emocionālo jaudu vai arī emocionālo neizpratni. Un tas ir ok, tādēļ es esmu šeit ar tevi, lai tev palīdzētu. Un jā, rozā pilnmēnesis nav tikai par krāsu. Rozā pilnmēnesis simbolizē pavasari un ziedēšanu, ar mūsu emocionālo ziedēšanu. Un jā, tad dažas lietiņas, kas mūs diezgan dziļi skara šajā laika periodā, pilnmēnesis ir šo svētdienu 13. aprīlī, un šīs enerģētiskās vibrācijas jau izstaro jau no šī nedēļas sākuma un pavadīs visu mūsu atlikušo nedēļu un varbūt arī nākamnedēļ jau pirmdien, otrdien. Un jā, tādēļ ir šī pilnmēnesis enerģija ir par atbrīvošanos un dziedināšanu. Vairāk vai mazāk mēs šajā periodā tieši pievēršam lielāku uzmanību savai sirds čakrai, paplašinam savu un dziedinam sirds čakru. Tā ir par mīlestību, par deksmi, par visu, kas ir ap mums emocionālo mīlestību un par līdzsvaru, emocionālo līdzsvaru. Jā. Nākamais ir, varbūt jau arī tu esi sācis pamanīt, tieši ir attiecību tēmas, partnerattiecības, draudzību attiecības, jebkādas attiecības, kolēģi attiecības. Iespējams, tu meklē dziļāku saikni, tev vairs neder tā pa virsu ļipu, bet tu meklē šo dziļāko saikni. Vai arī ir otra iespēja, tu vēlies no kaut kā atbrīvoties, kas vairs nav veselīgs tev, tavam enerģētiskajam līmenim, vairs nenes prieku tev, un šis laiks ir par transformāciju. Iemācīties novilkt veselīgas robežas vai atteikties, vai saglabāt līdzsvaru, mīlestību un dziļāku saikni. Jā. Un tad nākamais ir jaunas iespējas. Tās ir par jaunām cerībām, augšanu, iedvesmu. Tas ir par to, kādu sēkliņu tu iesēsi savai nākotnei. Tāda būs tava nākotne. Tādēļ es tev iesaku, mans mīļais draugs, paņemt kādu pierakstu vai pierakstu lapiņu un pierakstīt tiešām, ko tu no sirds vēlies, kā tu vēlies, lai tava nākotne ir krāšņāka, dzidrāka, iedvesmojošāka. Jā. Un tad vēl viens pēdējais punkts ir intuīcija un garīgums. Šajā laika periodā mums ir masīva un lieliska iespēja aktivizēt savu intuīciju. Un arī vēro lūdzu savus sapņus, jo šā laika sapņiem ir ļoti, ļoti liela nozīme. Vēro, analizē savus sapņus, jo tie nes vēsti vai kādu ziņu tieši priekš tevis. Jā. Un tādēļ, mans mīļais draugs, tādēļ, ka šis periods ir par emocijām, garīgo izaugsmi, transformāciju. Šī rīta meditācijā man atnāca tāda ziņa no visuma, kad
man ir jānes gaisma, un līdz ar to es vēlos tev piedāvāt 20-30 minūšu zvanu, ja tu vēlies, ja tev ir kādi jautājumi, varbūt tev ir kādi nesaprašanas vai apjukums, vai vēlies vienkārši parunāties, iegūt iedvesmu. Raksti man, un mēs norunāsim 20-30 minūšu tikšanos, kas būs pilnīgi bez maksas. Un, mīļais draugs, šis ir solīts uz priekšu, ko piedāvāju es tev. Un tādēļ izmanto, lūdzu, jo es zinu, kā ir, cik grūti ir spērt to nākamo soli. Bet tas ir burvīgi, ka mēs to darām, jo aiz tā pirmā soļa nāks nākamie soļi, un tie tikai vedīs mūs uz augšu, uz priekšu. Un jā, ja tu zini arī kādu savu draugu vai paziņu, kurai šis būtu noderīgi, tu drīksti ar šo cilvēku padalīties, ar šo video vai ar šo informāciju. Un jā, cerams, uz drīzu tikšanos. Superīga diena. Un gaidīšu ziņu